Uz! Mani sauc Reimārs Grīnvalds, 25 gadi, nodarbojos ar karate Kyokushinkai. Uz! Dzīvoju Rīgā, strādāju Sijā Protex, mācos informācijas sistēmas menedžmenta augstskolā 4. kursā. Ar karate bija tā, ka, kā jau visiem bērnībā, bija augs Žans-Klauds Van Damme. Nu, tad man bija kādi 5 gadi, kad laikam pa televīzijas sāka rādīt viņu to filmu. Tad tētis redzēja, ka es tur pie televizora atkārtoju visus viņas sitienus. Un tad tēvs izlēma, ka man vajag sūtīt tieši uz karate. Un tā arī sanāca kaut kur 5 gadu vecumā aizsūtīju uz karate nodarbībām. Iegāju nodarbībā, sapratu, ka tas man patīk. Un tā vēl joprojām gandrīz jau plus mīnus ir 20 gadi, kā nodarbojos ar karate. Uz doto momentu man ir melnā josta, 2. dans. Uz! Sēzvēr! Hei! Uz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 肘回し。1、2、3、4、3、4、5、6、7、8、9、10。足首回し。1、2、3、4。Sacensībās ir tā, ka nedrīkst sist taisnām rokām pa seju, pats pa sevi pa pakausu, tas pats galva skaitās, ja, mugura un, protams, tajās zonās, kur nedrīkst. Pārējais, jā, ir atļauts ar rokām pa ķermeni, ar kājām. Ar kājām drīkst arī pa augšējos sitienus, augstos sist pa galvu. Trenējos, cik man atļauj, gan skola, gan darbs un gan privātā dzīve. Vienreiz dienā treniņi man notiekās obligāti. Treniņos tiek darīts, principā viss ir sākot ar kardio treniņiem, ar tehniku, ar cīņas tehniku, spāriņu tur tehnika. Es lielu uzsvaru dodu uz kardio treniņiem. Tas ir skriešana, peldēšana, braukšana, velosipēdu. Neiesaku it kā aizrauties ar smagātlētiku, jo ja smagums celātu, ķermenis uzaug lielāku muskuļu, un līdz ar to lēnāks bišķi paliecies. Bet nedrīkst tā, ka vispār nelietot smagums, jo spēks ir vajadzīgs. Mainījušies man ļoti daudz treneri, esmu arī ārzemēs trenējies, braukājis uz visādiem semināriem, treniņu nometnēm trenējies. Doto momentu man ir treneri Konstantīns Golenkovs un Guntars Piebalgs. Pats arī pasniedzu nodarbības karate, plus mīnus jau 5 gadus. Es personiski esmu tāds viduvēji laikam stingrs treneris. Stāj. Oicki, Jakutski. Oicki. Un māši. Kurš ir māši, ja? 3 taisnie. 1, 2, 3 un kurš ir māši. Treniņa laikā es taisīju augšējo sitienu, kaut kā kāja paslīdēja un izstiep ārā un noplīsa muskulis no iegurņa kaula. Nācās operāciju taisīt, piešūt un pirmo mēnesi gultā gulēt, pēc tam otro mēnesi kruķiem staigāt, jā. Man treneris pateica, Reimār, gatavojies. Pēc pusgadu lidos uz Spāniju, Barcelonu, piedalīsies Eiropas čempionātā. Es tā domāju, starp junioriem, jā, ok, es tādu baigi priecīgs, tur super, jā. Zinu, kā 17 gadi vēl ir tajā, pēc 3 mēnešiem man tikai būtu 18 gadi, domāju, vēl starp junioriem piedalīšos, būšu kā viens vecākais, tur būtu baigi forši, jā. Nē, starp pieaugušiem. Ko? Un tad bija tā, kā bija. Man lielākie sasniegumi ir, tā, ka piedalījos Āzijas atvērtajā čempionātā, kur ieguvu bronzas medaļu starp pieaugušajiem atvērtajā svara kategorijā. Personiski man ir atbalstītāji sponsori Hammersmith Tattoo London. Tā ir Londonas firma, tetovēšanas salons. Palīdz man sasniegt sasniegumus, mērķus, uz ko es esmu, ko es virzos. Un kā arī Latvijā ir kolektīva Art Studio, arī tetovēšanas salons. Tetovējums man ir taisīts, principā, Japāņu stilā, ja, samuraju. Tāds kā to
Karate Kyokushinkai to emblēmu. Japāņu tādas maskas ar zobeniem, viss kā nākās. Ir arī, ko uztaisīju pie Latvijas atbalstītājiem tetovēšanas salonā, kur taisīju, uztetovēju sev uz krūts, puķi, arī nedaudz tā kā japāniskā stilā. Nu, šodien te beidzot pabeigs man tetovējumu, ko taisa jau 2 mēnešus ar tādiem starpbrīžiem. Un vēl kāda stunda, pusotra laikam vēl ir, un tad tetovējums ir gatavs. Beidzot. Tu varētu pastāstīt kaut ko par to japāņu valodu, jo kaut kāda specifiska termini jāmācās? Teiksim, skaitīt no 1 līdz 10, jā, kā es arī dzirdēju tev treniņā, kā tur uzskaitīt tur ich, 1, ni, 2, san, shi, go, roh, hish, hach, gu, ju, tas no 1 līdz 10 ir, jā. Treneris pasaka tur dzinkults daži seikengena varēja joj, visi zina, ko tas nozīmē, un aiziet tur notiekās. Tur, teiksim, tur treneris pasaka tur sanšindači joj, zina, ka visi taisīs sanšindači. Jā. Tad to ar laiku iegaumē. Varbūt var pateikt kaut kādus plusus un mīnusus šim sporta veidam. Es nekādus mīnus nesaskatu. Ja kāds zina, tad lai pasaka man. Varbūt ir, varbūt nav. Jā. Bet es tikai plusu varu teikt. Attīsta savu ķermeni, norūda savu ķermeni, spēcīgāks kļūst. Pat var teikt, tāds pašpārliecinātāks par sevi. Uzturs, jā, jāatzīstās to, ka man ir ļoti liela atkarība no saldumiem. Tā kā es sāku mest svaru nost, ka man vajag, teiksim, tikt kādā svaru kategorijā zemākā, ja, ka svars jāmet nost, tad ir vispār. No šokolādēm es nevaru atteikties. Visu ēdu, jā. Principā, tagad es sāku, ja man vajag svaru nomest, tad es, protams, vairāk ēdu dārzeņus. Principā uzturā visu lietoju un vienīgais tā kā vajag, tad vajag saņemties un turēties pretī visiem kārdinājumiem. Tā kā jau viss ir pagājis malā, un tad, kad tu esi nocīnījies, jau esi uzvarējis, un tad tu aiziet kaut ko, gribi palutināt, sev tur pankūks saptais, un tur ēd viss iekšā. Varētu padomāt, ka tu esi bezbailīgi, bet es neticu, ka tā ir. No kā tev ir bail? Man tas jāatzīstās? Jā. Jāatzīstās. Nezinu, vai tas ir tā kā bail vai ne bail, bet man nepatīk atrasties tādās īpaši noslēgtās telpās, jā. Īcevišķi, ka liftiem, kā brauc, neērti jūtos. Jā, ja tur kaut kas 5., 7. stāvs, es uzdiešu augšā ar kāvnē, kas tad man tur neatlaidībai, lielām gribasspēkam un centībai, jā. Iet, virzīties uz savu mērķi. Ja tev nav savs mērķis, tad ļoti švaki būs, jā, kaut kur tikt kaut kur izvirzīties. Uz, arī gotovo ga sajma šitai. Uz!